Nu, čau. Brauksim uz fināla turnīrs. 3. līga. Saldus pret Līvāniem. Abas komandas garantējušas iekļūšanu 2. līgā, kā arī vienos dienā bija spēle, kurā tikās Rīgas futbola skola pret Riga United, kurā uzvarēja 3-2. Rīgas futbola skola arī nodrošināja vietu 2. līgā. Diemžēl ārā ir pilnīgs sūdu laiks, un es gribēju to spēli braukt, bet sapratu nebūs. Bet tagad mēs maucam. Yes. Skatīties, kā būs. Kā tev pirmie iespaidi? Pirmie iespaidi, normāli. Šīs 3. līgas fināla turnīrs. Ja. Es pat nezinu, ko sagaidīt. Cilvēki, laiks nav baigi pateicīgais futbolam, bet tajā bronzas spēlēs var bijuši pēc pat kaut 23 vai 26 cilvēki. Tā kā, Eko Briedis ir, piemēram, šeit. Skaltojam jau no spēlētājus. Čau. Te ir ļoti pozitīvi noliks tas, ka tiešām vidu ģērbtuvi kompleks daudz būdiņas. Un viena mazā tribīna tajā pusē, viena tajā. Tā kā fani točni ir atdalīti, tā iespaidīgi atdalīti. Līvāna, Argentīna. Jap, kā runāju spēles komentētāju, vienos bija spēle par 3. vietu un operatori 2 sēž uz jumta. Esot bijis vienkārši fantastisks 2 stundas no viņa dzīves. Nedaudz vētra lietas un jā. Mēģināšu izzaudēt laika gaitā, lai šīm komandām ir arī plāns un mērķis startēt 2. līgā. Es domāju, ka Līvāniem tiešām vajadzētu to darīt, jo, come on, vajag. Un arī Saldus, kāpēc gan ne? Zīmīgi, kas skan dziesmā Lielceļš uz Ellijiem uz 2. līgu. Šobrīd veido uzbrukumu Saldus, iespējas risītiem pa vārtiem un vārti! Gūs pirmos vārtus šajā spēlē Saldus komanda. Kura minūte nav nejausmas, es tablo neredzu. Kaut kāda 10. minūtes spēles. 12. minūtē Saldus ir vadībā 1-0. Šāviens nevisai veiksmīgs, bet precīzi šāviens storītī no kādiem 16. Un Elvijas, jeb Līvāna Vārtsins kaut kur neaizsniedzās. 1-0. Un vārti! Arī pirmos vārtus šajā spēlē gūst FK Līvāni komanda. Saldaniekiem kādi 30 atbalstītāji, 30-35 aptuveni savākušies uz Alīdi. Tas ir vairāk nekā rīta 3. vietas spēlē vispār kopsumā. Bet var jau saprast, no rīta spēlē 2 Rīgas komandas, no kuriem fanu nav Latvijā. Tas ir Rīgā. Līvāni Saldus tēm atbrauc. Notikums. Jā, aiziet pie līvāniešiem. Čingulis! Ko tad čingulis ir mūsu? Līvāni! 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 Jā, bet pagājušā gadā no Latvijas 2. līgas kārtas, diemžēl, pazuda FK Jēkabpils. Un skatos, ka vismaz kaut kādi 3 spēlētāji, kas spēlē Jēkabpilī, ir šogad pievienojušies Līvāniem un FK cīnās par 3. līgas zeltu. Un te vārti! Līvāna komanda. Kamēr es te čaloju ar neredzētiem cilvēkiem, tikmēr hopā šeku reku Līvāna vadībā. 2-1 un gūst vārtus pa taisno no stūra sitiena. Līvāna līdz to pieprasa vārtus no autu, jo stūri jau bija. Bet no centra, jā? Es dzirdēju, ka labs stāsts par čempionu krekliem. Jā, Mārs labāk izstāstīs. Ja? Kāda ir čempionu krekli? Jūs kaut kas sarunājāt? Tā kā, ja? Es sākumā uzzvanīju federācijai, pajautāju, vai tāda tiks nodrošināta. Protams, atbildi visiem ir skaidri zinām. Jā. Un tad es tā domāju, lai nebūtu gadījumā, ja neizdodas uzvarēt, nebūtu krāsnes jākurina ar viņiem. Tad piezvanīju Līvāniem un piedāvāju samesties uz pusēm. Tad attiecīgi viņi deva zaļo gaismu, tad zvans Aivaram, jautājums, vai var dizainu dabūt, un šeku reku pie dizaina. Beigās krekli ir gatavi, un šobrīd stāv tiesneša ģērbtuvē, un, teiksim tā, komandas brālīgi uz pusēm sametās, un uzvarētāji viņas paņems. Ļoti labi, un tas nav tā no veistošana, zīgāk, ka tu pēc tam nevinē, un to nav, kur viņš grūst. Ļoti labi. Uzzinājām informāciju, ka saldanieki un vecie, bet jaunie trenēties katru dienu. Wow! Sporta skola, loģiski.
Zili, balti, kopā lecam, hei! Hei! Zili, balti, kopā lecam, hei! Hei! Spēle, kad 70. minūte aptuveni un Līvāni vēl vadībā 2-1. Kāds būs, kā būs? Un tad tiek garām Līvāna komandas spēlē, jāiesat vārtos, un tas arī ir izdarīts. Trešie vārti šajā spēlē Līvāna komandai. Pret 1! Paldies, 3-1, un starp citu Jāni apsveic tevi ar supernovu iekļūšanu virslīgā. Daudz apsveic? Jau. Normāli, ja. Tā nu Līvāna uzvarēja trešo līgu ar 3-1. Malači krūti, es domāju, ka Līvānos uz balli nedēļas garumā tagad. Vieni bēdīgi, tas ir Saldus, bet Līvāni tiešām, man liekas, ir priecīgi. Sāk stiprāk līt lietas. Tā, lūk, arī čempionu krekli. Čempionu krekli daudz ārā čingā. Apsveicu, vecīt. Nu, tā, cik stundas jābrauc atpakaļ uz Līvāniem? Aizlies no Jēkabpils. Divas, jā, bet gaļā brauc. Šodien būs kāds 4. 4 vismaz. Jā, nu uz otro iesiet? Mēs otrā dosim vaļā. Janka! Un tā izskatās, ka viss ir sagatavots apbalvošanas ceremonijai. Nu kā, uz otro līgu iesiet? Iesim, laikam. Līvāni jau teica, mēs 100 punkti. Redzēt. Jā, Aivar Krekli, čempionu Krekli smukis. Jā, tā ir jāizskatās čempionu krekliem, nevis kā citādāk. Un tagad aicinām Līvāna komandas kapteini Salviju Pētriku saņemt čempionu kausu. Es domāju, ka Saldam nav ko skumt, jo arī otrā vieta tika mežonīgā konkurencē, kā arī trešajā līgā. Ir vērā ņemams sasniegums. Es sāka līdz stiprāk lietas. Čau, nu apsveic, veči. Tādā gaisa mašīnā kā reāli, kādi trešā līga, otrā vieta, jā, apvingēni labi. Tad Rīgas futbola skola, Saldus, Līvāni un Līvāni nākamā sezona izcīnīja tiesības startēt otrajā līgā. Nu kā, futbols turpinās. Tiekamies stadionos jau šeit nākamajā sezonā.